jābalso par labāko auto vizuāli, tad šis varētu būt numur viens. Noteikti būtu viens no top, jo tik smuki chromēts, spīdīgs viss un... Visi stilā. Visi tiešām piestrādāts konkrēti pie stiliņa. Vispār man bija 90. gadu sākumā mīļākā mašīna, manam te vienam draugam bija Ford Taunus 77. gada. Tas bija ērts auto. Jā, šis jau kāds mazliet vecāks tā. Tas ir mazliet vecāks, jā. Es domāju, pat kaut kur 70. sākums tas ir kaut kur tā. Faktiski pēc tam pēc kādu laiku varēs pārskrūvēt un pārdot kā antīku vērtības. Labi, to es saprotu, mums saka Ligauņa ieskaita ir aizgājis. Jā, tā ir Ligauņa ieskaita, kā izskatās, jā. Fināls. Fināls tiešām, jā? Es domāju. Tā varētu būt B grupa, Ligauņa ieskaita B grupa, Ford Taunus Revo Kins pret BMW 323 no Laurijas Sots, Ligauņu B grupas ieskaita. Viņi tika paņemti malā. Tika paņemti malā. Nu jā, rekur fināls. Latviešu fināls. Ārķom, šo mēs esam jau redzējuši vairākas reizes. Bet nevis Igaunijas ieskaitē tikai. Vienīgais Igaunijas ieskaitē, ne, bet mēs esam redzējuši vairākas reizes. Ārķom, kas mums švilī pret Elfu Turānu. To mēs vēl redzēsim šodien vēlreiz, faktiski, laikam, jā, sanāk. Vai neredzēsim, pagaidi. Elvis kaut kam zaudēja. Nē, viņi jau starti jau stāv. Nē, tas ir Igaunija ieskaitē, bet Latvijas ieskaitē. Latviešu ieskaitē es nezinu, jā. Tiešām nezinu. Nu, redzēsim. Man liekas, ka Elvis pazaudē kaut kur šeit, jā. Ir Igauņu A klase, kur ir tikai 3 braucēji. Arķoms, Elvis un Marijus ar Honda Civic, to melno. Ar nenosakāmas izcelsmes auto. Nezināms izcelsmes auto, jā, tas gan. Katrā gadījumā tā ir stipras sena Honda, jāsaka. Un tomēr tagad tie numuri vairāk un mazāk visā Eiropas, teiksim, sauszemes daļā ir standartizēti. Redku divi Igauņu puikas savā starpā sacenšas. Es esmu ļoti veiksmīgi ticis pie kafijas, tā kā Elva var arī tev padalīties. Tā ir mūsu balss atgriežās pie kaut kādas normas. Pēc fināla brauciena, ja? Reizes daudz, un apmēram tas pats rezultāts ir vienmēr.